Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 21. nodaļas. Jēzus saka: un zīmes būs uz saules un mēnesi un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā laba jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus, kad tiem pumpuri sāk plaukt. Jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāta. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekāms tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās, dzerot un plītējot, un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kā slasts. Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodā, ik brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Āmen. Jā, mīļais Kungs Jēzu, mēs ņemam vērā to, ko Tu esi sacījis. Mēs vēlamies būt gatavi, pildīt, Kungs, ar Tavu svēto garu. Tāpēc nāc, Jēzu, dod mums šajos vārdos pats sevi, savu padomu un gudrību. Āmen. Es nesen pārdomājot savu Dieva vārdu sludināšanas uzdevumu, atļāvos tā mazliet par sevi pasmaidīt. Mācītājs skaidro Dieva vārdus. Kas gan es tāds esmu, lai skaidrotu Dieva vārdus? Ja es paskaidroju Dieva vārdus, tad vai es esmu lielāks par Dieva vārdiem? Nē, es esmu mazāks. Ieklausieties, mācītājs vienmēr ir mazāks par Dieva vārdiem. Tāpēc būtu jau labi, ja draudze klausās mācītāju sacīto ar atvērtu sirdi, bet tomēr tajā pašā laikā visam sacītajam galā pieliek mazu jautājuma zīmi. Tātad vienalga, vai es runāju ļoti skaisti un pareizi, jūs liekat galā mazu jautājumu zīmi, vai arī jūsuprāt es runāju kaut ko galīgi šķērsām, jūs liekat jautājumu zīmi. Pie visa, ko draudze dzird, tā tajā pašā laikā jautā Dievam, bet Dievs, ko Tu patiešām par to visu saki? Ko Tu saki tieši man? Jā, es neesmu nemaldīgs Dieva vārdu sludinātājs un kādreiz patiešām arī pateikšu kaut ko tādu, kas nav pareizi. Es kļūdīšos un tā tas būs. Nepareizi būtu apgalvot, ka es vienmēr esmu nemaldīgs un nekļūdīgs. Bet Dievs jau šķiet ļauj saviem kalpiem, viņa vārdu sludinātājiem būt vājiem, grēcīgiem, nespēcīgiem, kļūdainiem, lai draudze neliktu visu savu paļāvību uz Dieva vārda kalpu, bet tikai uz Dievu pašu. Labi, mēs iesim tālāk pie šīs dienas sprediķa teksta. Un kā jau tas adventa laikam piederas, mūsu uzmanība tiek virzīta uz Kristus otrreizējo atnākšanu godībā.
Vārds advents nozīmē atnākšana. Adventa laiks, gaidīšanas laiks, kad gaidām atnākam savu kungu Jēzu. No vienas puses mēs gaidām atnākam Ziemassvētkus, kad pieminam Kristus piedzimšanu, bet pāri visai šai gaidīšanai stāv kristīgās draudzes galvenā gaidīšana. Un tā ir gaidīšana uz Kristus otrreizējo atnākšanu. Un tā vairs nebūs kā toreiz piedzimstot no jaunavas Marijas, bet otrreizējā Kristus atnākšana būs viņa atnākšana godībā, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Starp šīm divām atnākšanām esam mēs. Patiesībā starp šīm divām Kristus atnākšanām stāv visi cilvēki, visa pasaule, jo Kristus ir kungs un Dievs pār visiem. Nebūs tā, ka pasaules galā lielajā tiesas dienā vieni stāvēs Kristus priekšā, citi stāvēs Krišnas priekšā, citi Budas vai Muhameda, latvieši stāvēs latviešu dieviņu vai laimas priekšā. Nebūs gluži tā, kā nu kurš ir ticējis, tā tam arī notiks. Kristus ir kungs un Dievs pār visiem un visām tautām. Viņa piedzimšanas dēļ viņš ir glābējs un dzīvības devējs visām tautām. Bet otrreizējā viņa atnākšanas dienā viņš būs tiesnesis pār visām tautām. Jo neviens cits dievs vai dieviņš vai dievība nav mirusi par mums. Tā nav devusi cilvēcei izlīgumu ar Dievu. Neviena cita tāda nav. Tikai Jēzus. Un tāpēc, ka viņā ir mūsu glābšana, tāpēc viņš arī ir tiesīgs un paša Dieva tēva nolikts būt par tiesnesi, lai pēcgalā visu noliktu pa vietām. Bet mūsu uzdevums ir palikt ticībā. Lai šajā tiesas dienā mēs dzirdētu Kristus vārdus: nāciet jūs mana tēva svētītie un iemantojiet valstību. Es gribu dzirdēt šos vārdus. Un es ļoti vēlos, lai arī jūs tos dzirdētu tagad un tad stāvot Kristus godības troņa priekšā. Un tā mūsu šīs dienas pediķa teksts runā par zīmēm, kas norādīs uz Kristus atnākšanu godībā. Bībelē mēs lasām par to, ka šī Kristus otrreizējā atnākšana būs pēkšņa, jo neviens nezina īsto brīdi un momentu, kad tas būs. Bet tomēr Dievs nav gluži mūs atstājis bez kādām norādēm. Viņš mūs māca un mudina jautāt un pētīt un būt vienmēr gataviem sastapties ar Jēzu. Šīs dienas pēdējā tekstā Jēzus saka: un zīmes būs uz saules un mēnesi un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā, un izbijušās kā laba jūra krāc un bango. Cilvēki pamirs no bailēm gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Vispirms Jēzus runā par zīmēm uz saules, uz mēnesi un zvaigznēm. Un Bībeles pētnieki šeit norāda, ka runa nav par astronomiju, bet te tiek lietota simbolu valoda. Saule, mēnesis un zvaigznes svētajos rakstos norāda uz Dieva tautu, mūsdienās uz kristīgo draudzi. Pirms Kristus otrreizējās atnākšanas būs zīmes kristīgajā baznīcā. Bet kādas zīmes? Kad Jēzus saviem mācekļiem runāja par pēdējiem laikiem, viņš nenoguris daudzkārt atgādināja un mudināja: pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Lielākās zīmes, jeb pazīmes, kuras skar draudzi, ir kristīgas mācības un kristīgu mācītāju novirzīšanās no Kristus.
vienīgi Kristus un vienkārši Kristus. Tāpēc pirmās norādes šīs dienas pēdējā tekstā liek mums arvien katru dienu jautāt, vai es esmu vēl arvien savā ticībā pievērsts Jēzum, vai es ticu un paļaujos uz viņu, vai es viņu saņemu Dieva vārda pasludinājumā un svētajā vakarēdienā. Tālāk Jēzus pēdējā tekstā saka, ka tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās kā laba jūra krāc un bango. Šeit ir jāpamana, ka tautas izmisumā nav par to, ka ir zīmes uz saules un mēnesi un zvaigznēm, jo tautas jau neuztraucas un nedomā par to, kas notiek kristīgajā baznīcā. Tautu izmisums, kā Jēzus norādīja, ir par jūras krākšanu un bangošanu. Un jūra Bībelē ir simbols pagānu tautām. Kad šādas pagānu tautas krāc un bango, tās iziet no saviem krastiem un izraisa plūdus un nepatikšanas. Jā, tad gan tautas sāk celt trauksmi. Varbūt šeit ir kaut kas tāds, kas arī šobrīd notiek pie mūsu Latvijas un Baltkrievijas robežas. Tur ir kādas tautas, kas ir izgājušas no saviem krastiem un vēlas ieplūst mūsu zemē. Un ne jau tikai mūsu zemē vien. To, manuprāt, ir vērts piefiksēt. Tad tālāk Jēzus stāsta līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus, kad tiem pumpuri sāk plaukt. Jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, ka Dieva valstība ir klāta. Patiesi es jums saku, šī paudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Pār visām pēdējo laiku zīmēm, visām patikšanām un nepatikšanām, kas notiek pasaulē, Jēzus iedod mums kādu stabilu pamatu, uz kā stāvēt. Un tie ir viņa vārdi. Debesis un zeme zudīs, saka Jēzus, bet mani vārdi nezudīs. Salamana pamācībās arī lasām, ka tā kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts. Ja dzīvojam šajā drošajā Dieva vārdu pilī, tad arī spējam sevi pasargāt. Varbūt šeit arī var piesaukt populāro teicienu tautā: sargi pats sevi, un Dievs tevi sargās. Un tas patiešām mums ir jādara. Sargājot sevi, ir jādzīvo Dieva vārdos, tos uzklausot, lasot un pārdomājot. Jā, mūsu dzīvē vētras un vēji pūtīs, mūs skars pēdējo laiku zīmes. Bet kur tajā visā būsim mēs? Debesis un zeme zudīs, bet Kristus vārdi nezudīs. Tāpēc es ļoti vēlos, lai šie vārdi mūsos mājo, mūs pārveido, mūs stiprina un ievada mūžībā. Tad tālāk Jēzus saka: bet piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un plītējot, un dzīves rūpestos, un tā diena nepārsteidz jūs pēkšņi, kā slasts. Tā nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Bet esiet nomodāji brīdi lūgdami, lai jūs spētu izbēgt no visa tā, kas notiks, un stāties cilvēka dēla priekšā. Šīs dienas medīļa tekstā Jēzus runā par kādu izmisumu un bailēm. Oriģināla tekstā lietotais vārds, kas mums ir tulkots kā izmisums, norāda uz spriedzi, trauksmi un uz dzīves spiedienu,
uz tādu izjūtu, ka tu ap sevi redzi tādus dzīves apstākļus, kas šķiet neizkustināmi. Un atkal man ir jādomā par mūsdienu lielo spriedzi un depresijas vilni, kas skar ļoti daudzus cilvēkus. Bet runa jau šeit patiesībā nav par to, ka mēs saskaramies ar depresiju, ar trauksmi, ar stresu. Bet galvenais jautājums, kuru Jēzus liek mums uzdot, ir, kā mēs to risinām, kā mēs to savā dzīvē atrisinām. Un cilvēki parasti vēlas saņemt tādus ātrus risinājumus un atvieglojumus. Un tas pats attiecas arī uz mums, kad kārojam pēc tādiem ātriem galā tikšanas mehānismiem. Ir jau skaidrs, ka depresija, trauksme un spriedze nav patīkamas, bet ne par velti arī Jēzus tieši par to brīdina, ka piesargieties, ka jūsu sirdis nenotrulinās dzerot un plītējot un dzīves rūpestos. Citiem vārdiem, psihologu valodā runājot, padomā, kas ir tavi galā tikšanas mehānismi. Neveselīgi galā tikšanas mehānismi notrulina sirdi, jo mūsu uzmanība tad no Jēzus pazūd un pieķeras šiem ātrajiem palīdzības līdzekļiem. Vai tā būtu dzeršana un plītēšana, kā Jēzus saka, tur arī varētu likt klāt ēšanu, pārēšanos, azartspēles vai citas miesīgas kārības. Visi šādi neveselīgie galā tikšanas mehānismi mūs izvelk ārā no Dieva vārda stiprās pils un notrulina. Un šis garīgais trulums mūs padara nejūtīgus attiecībās ar citiem cilvēkiem un attiecībās ar Dievu. Savos mudinājumos par pēdējiem laikiem Jēzus norāda, ka viņa sekotāja galvenais galā tikšanas mehānisms ir lūgšana. Un atkal šeit oriģināla teksts mums pasaka priekšā daudzkārt vairāk. Runa nav tikai par tādu vienkāršu lūgšanu, bet runa ir par tādu lūgšanu, ka tu lūdz par kādu tiešām degošu vajadzību. Runa ir par tādu lūgšanu, it kā no šīs lūgšanas būtu atkarīga tava un citu cilvēku dzīvība. Runa nav par pātarošanu, kā kādreiz tautā sakām, kādu lūgšanu, mehānisku atskaitīšanu. Bet gan varbūt tādā līdzības valodā sakot, ņemot par piemēru vecās derības notikumu, kad Jēkabs naktī sastapās ar Dievu un cīnījās ar viņu. Un Jēkabs Dieva, varētu sacīt, drēbēs ieķēries, sacīja: es tevi nelaidīšu vaļā, iekams tu mani nesvētīsi. Es tevi nelaidīšu vaļā, iekams tu mani nesvētīsi. Jā, tā ir degoša lūgšana. Un Dievs patiešām mūs grib svētīt, uzturēt un pasargāt. Pasaulē ir un būs trauksme, spriedze, lielas bailes, depresija. Bet Dieva vārda pilī, kas ir droša un vada mūs uz mūžību, mēs varam ne tikai bailēs iespiesties stūrī, trīcēt un drebēt, bet Dieva vārda pilī, dievkalpojumā, mēs varam arī atlaist visas rūpes un bēdas, un Dieva vārdu pilī mēs arī svinam savu ceļu uz mūžību. Tātad būsim modri, bet Dievs mūs arī nav atstājis arī bez patvēruma, bez prieka un iedrošinājuma. Par to viņu slavējam un par to viņam pateicamies. Āmen.